Ik nedēļu 10 latviešu hiti, 2 Latvijas mūziķi un 3 aizraujošas spēles. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Hei, sveiciens savējiem! Mans vārds ir Toms Barons un skaties latviešu dziesmu top 10. Kā vienmēr, tikai latviešu dziesmas, tikai Latvijas raidstacijas un tikai latviešu hiti. Tie, kas mūs klausās savos radio uztvērējos, tagad ir īstais brīdis, lai pagrieztu nedaudz skaļāk. Un tie, kas mūs skatās EHR Latviešu hiti YouTube kanālā, ir īstais brīdis, lai uzspiestu to like podziņu apakšā un subscribe, jo tas palīdzēs mūsu algoritmam. Kā ierasts, mums būs 2 fantastiski viesi, mums būs 3 fantastiskas spēles, mums būs 1 zaudētājs, kurš izcietīs baigi foršo sodu. Nu, kā vienmēr, 10 populārākās latviešu dziesmas pagājušā nedēļā. Kas mūs sagaida šajā raidījumā, uzzināsim uzreiz pēc iepriekšējās nedēļas top 3. Dziesma numur 3. Dziesma numur 2. Dziesma numur 1. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Nu redz, ir īstais brīdis, lai iepazītos, kas tad šodien mums latviešu dziesmu top 10 pievienosies, un kā jau allaž, tie ir 2 hitu meistari. Un pirmais hitu meistars, jāteic tā, kad mirklī, kad jaunais Vilnis un šlāgeris uzsāk kopceļgaitas, radās romantisku dziesmu duets Čips un Dulais. Pie mums ciemos Ģirds Strumpans, Ģird, čau! Čauņi. Nu, jāteic, tev arī pretī būs viens spēcīgs spēlētājs. Un otrais hitu meistars, kurš ar savu personību, muzikālām prasmēm ir spējis būt klātesošs gan astronauts, gan Bū, gan Gustavo un vēl daudzu citu mūziķu ierakstos, taču latviešu hitiem viņš ir Laika suns Arnis Račīnskis. Čau! Čau, labdien! Viss korekti, viss pareizi, es esmu bez kļūdām pieteicis. Nē, tur, jā, pieņemsim. Mēs tagad vienojamies, ka mums ir postšlāgeris. Mēs bijām pie Daigas mazvērsīs, kas muzikoloģi. Diec, ka jaunā viņa šlāgeris ir mulsinoši. Nu redz, tad es uzreiz varu pateikt, ka nevajag mani uzskatīt par nezinošu. Es tiešām vados pēc Wikipēdijas ļoti daudz. Un, ja šeit tas vēl nav izlabots. Tas visam svāga informācija. Bet postšlāgeris ir ģeniāls nosaukums. Ļoti moderns gan. Es jau degu skaudībā. Klavīri, ņemot vērā to, ka mēs tiešām šeit klausīsimies top 10 dziesmas, arī būs jāspēlē spēles. Es izstāstu. Pirmā spēle būs hīts uz mutes. Skanēs latviešu dziesma reversā, tiklīdz kāds no jums saprot, kas tas ir pa gabalu, bliež pa zvanu un atbild. Ir pareizi vai nepareizi, to mēs uzzināsim. Ģirt, ja mēs saprotam, ka ir, bet ļaujam paskanēt, lai cilvēks arī saprot. Es nezinu. Skatāmies, mēs jau tagad tā. Otrā spēle būs kaut kur dzirdēts. Es lasīšu liriku no kādas zināmas latviešu dziesmas, un tieši tas pats scenārijs. Zinām, spiežam pa pogu un atbildām. Un noslēdzošais būs fakts par kādu Latvijā zināmu mūziķu. Es viņu izstāstīšu, un tad attiecīgi jums ir jautājumi, kas tas ir pa mūziķu. Mēģinam. Ir zināms tas, kas zaudētājiem būs jādara. Mums brīdināja. Jāmelo. Gluži pretēji, tas būs patiesības zvans jāzvan kādam draugam. Tas bija kaut kur citur. Tas bija televīzijā. Tātad būs jāzvan kādam draugam, paziņam, radiniekam un jāatzīstās melos, kas kādreiz ir teikt. Okay. Atļauju šobrīd sagramot šo informāciju, šo darbu procesu, kas būs jāveic, un ir īstais brīdis, lai mēs paklausītos šīs dienas top 10 un 9 vietu. 10. vietā Jānis Stībels par daudz kritums par 1 pozīciju. Dziesma numur 10. Kad ir par daudz, un bremzes kauts, un viņas lūpas, prātam tev jāut. Tu pierik brauc, un projām švalc, tev visa kā ir bijis. Dziesma numur 9. Tik jau
latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Jā, un arī 9. vieta ir izskanējis Dzelzs Vilks ar jauni. Jāteic, ka top 10 raidījumā tas ir jaunums. Apsteicams ar citu, man šķiet, novembrī vēl iet Dzelzs Vilka noslēdzošā tūre ar viņu koncertu uzvedumu, kas sākās Devonā oktobrī. Es domāju, ka Dzelzs Vilks vispār jāapsveic par eksistenci. Tas ir tāds fenomens, faktiski jau, kura jau 10 gadi, dažiem gada 60 jau eksistē jau Kaukulis un kolēģi. Mīļi apsveicieni, jebkurā gadījumā. Nu, un arī apsveicini ar to, ka viņi ir spējuši būt jauni un arī šajā jaunajā raidījumā ar savu klātesamību priecēt jūs klausītājiem. Kungi, tūlīt pat jau pirmā spēle, bet pirms tam gribās nedaudz ielīst paslēgt caurumu, nedaudz zeltaini jautājumu. Un es ņemot vērā to, ka jūs esat gana daudz, ar pieredzi mūzikas jomā, ir bijuši gan daudz koncertu, daudz uzstāšanās un visā citādi ir. Es domāju, kāds fanu pulks jums ir izveidojies, un tāpēc gribētu, lai katrs padalās ar kaut kādu īpašu fanu stāstu. Nezinu, vai kādreiz kāds kaut ko ir uzrakstījis Instagramā, varbūt pēc kāda koncerta, pēc kaut kur kāds ir nācis klāt kaut ko teikt. Nu, kurš pirmais gatavs atbildēt? Apmēram 2000. gadu vidū Liepājā pēc koncerta, toreiz tas ir tāda laiks vēl pirms sociāltīkliem, mēs viens otram sūtījām īziņas. Un es saņemu īziņu, kurā ir 2 vārdi un jautājums zīme. Tātad jautājums ir seks dušā. Un es čaļiem saku, klausies, mums ir jāmūk tagad, jo citādi mūs vairs nespēlēs nekad viens konkrēts radio. Tātad es nonācu interešu konfliktā, kur dāma, kas draudzējās ar radio, viņa vēlējās draudzēties ar mani. Un man bija jāizsver, tātad, kas svarīgāks, izklaides šovakar vai tomēr karjera radio. Bet, Zikas, tad sanāk, tu zināji, kas raksta. Jā. Jo, zikā, būtu muļķīgi atsūt nezināms numurs, un tu nezini, vai tā ir dāma, vai tas ir Džeks. Okay. Jā, bet jāmok būt tāpatās. Jebkurā gadījumā, jā. Nu, stāst varbūt savu stāstu, ko tu atceries? Mums tādi baigi spilgti jāatzīst, nekas tāds nav. Mums ir pēdējā laikā mēs secinājām, ka mums ir daudz nāk bērni. Okay. Fani. Un tā kā viņiem, un tad drīzāk varbūt tie vecāki, ja, kas rāda, skaties, padzied viņiem. Zin kā nāk un saka, zin kā tie vecāki, tad viņš mums mājās dzied. Bet tad mēs secinājām, ka no sākuma likās dīvaini, tas poššlāgers un bērni, bet tad mēs secinājām, ka ļoti labi mēs saceram vienu dziesmu gadā. Un tas nozīmē, ka mēs būtībā šādā tempā varēsim vēl vismaz gads 20, 30 izvilkt. Tā kā mēs priecājamies šiem jaunajiem faniem. Bet zini, kā ar tiem bērniem? Raimonds Paulišs, mums bija viens raidījums, ko mēs filmējām, un tad arī patīk tas notika pie manas mājās, un tad es saku Raimondam, man meitiņu vajadzētu nofotografēties kopā. Un viņš teica, klausies, meitiņi grib nofotografēties. Un tad es sapratu, ka tiešām, patiesībā jau mēs ar kundzi un ar bērnu gribam nofotografēties, un tad ir tas vienkārši kur bērns. Ir laiks pirmai spēlei ar nosaukumu Hits uz mutes. Spēle Hits uz mutes. Vīri, pirmā spēle ir gaisā. Aiziet, jāpatrenējās šitais te aparāts. Jā. Tūlīt pat savās ausiņās dzirdēsiet skanām kādu leģendāru Latvijas dziesmu reversā. Viss, kas ir jādara, jāuzmin, kas tas ir pagābali. Es atgādinu, ka drīkst nosaukt dziesmas nosaukumu vai grupu, es ieskaitīšu. Okay. Aiziet! Zemeņlauks. Jep. Teikšu, šis ir unikāls brīdis Latviešu dziesmu top 10 raidījumā. Šī ir ātrākā uzvara šajā spēlē. Zemeņu lauks visapkārt mums. Tomēr post-šlāgeris atpazīst savējos. Saprotu, tomēr tur jau... Jā, tieši tā bija Eolika ar zemeni. Zemeņlauks. Zemeņlauks, jā. Nu, ko ir pienācis laiks virzīties uz priekšu un paskatīsimies, kas tad šīs dienas topā 8. vietā. Tas ir Inters Busuls, kurš joprojām spēlē savā burviflautā. Dziesma numur 8. Reizēm dzīve izmet tautā, neseri mājās izēt tautā, neseri mājās izēt tautā. Dziesma numur 7. Kas jāmaina. Būt mi manā galvā ir plēsīgi, bet es gribu tos pierādināt. Gribu likt dziedāt, stāstu pilnā balsī.
Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Darbie radio klausītāji un darbie EKR Latviešu YouTube skatītāji, 7. vieta Rauma plēsīgi, starp citu hits, kurš kritis par 2 pozīcijām šajā topā. Kungi, pirms mēs sākām otro spēli, es skatos... Fani ir visur. Viņi mūs atrod pat radio eterā. Nu jā, atkal gribās nedaudz parunāt par jūsu karjeras gaitām. Un skaidrs, ka mūziķi, vai cilvēki, kurš strādā ar mākslu, tā karjera spēja mētāt un izspēst visādus ļaunus jokus, jo nav bieži vien noteiktības. Bet gribās saprast, kā jūs esat savā dzīvē to pirmo latu, varbūt repšiku nopelnījuši. Kā tik nopelnīt pirmā nauda? Jo ir bieži dažāds tās. Cits ir ķirbis tirgojis, daži ir spēlējuši bērītājs. Kā ar jums tas ir bijis? Ģirbis, sāksim ar tevi. Bet tieši mūzikā? Nē, jebkurā jomā. Man tādā ziņā man ļoti paveicās. Man tēvs strādā būvniecībā, un es jau, kopš mazām dienām man bija iespēja vasarā piepelnīties. Būvlaukumā visu kaut ko var darīt. Tur bija ļoti daudz lietas, un kā tāds teiciens, ja tu nezini dzīvē, ko tu gribi darīt, tad ļoti labi vajag ātri saprast, ko tu negribi darīt. Un tad man bija šī iespēja iepazīties ar to, varbūt, ko tad es neesmu gatavs visu dzīvi darīt. Bet bija labi, tur var labi nopelnīt. Kā Arni ar tevi? Es pieļauju, ka es arī kaut ko iespējams kaplēju, kaut kādā vasarā. Man bija droši vien tāds vēl... Ir sajūta, ka tu kaut ko nedastāsti bišķi. Nē, es mēģinu saprast, cik sen tas bija, bet kaut kā mani ar to darbu iepazīstināja arī diezgan agri iepazīstināja, bet man ir diezgan spilgta atmiņā kaut kāda 16 gadu vecumā, vai 15, drīzāk 15, es nopelnīju savu pirmo ģitāru. Man bija jāatbrīvo kaut kāds pagrabs no veciem dzelžiem. Es to darīju mēnesi. Un tā ir, ārā ir vasara, bet tu faktiski savu dienu pavadi kādā tumšā, drēgnā, mitrā, netīrā vietā ar kādiem zirnekļiem. Un kā Ģirds pat mums teica priekšā, dažiem paveicās agri uzzināt, ko tu nevēlies darīt. Es pieļauju, bet savukārt mūzikā man ir izplūdis tas brīdis, kurā, jo kaut kā ir tas viens brīdis, laikam, kamēr tu vienkārši džangā savu ģitāru un tu esi priecīgs, ka tev ir tāda vispār iespēja dota. Un tad kādā brīdī tu izrādās, ka un par to arī kaut ko maksā. Bet tieši precīzi šo brīdi es vairs nevaru nosaukt, tad tas ir kaut kad pagātnē. Bet šobrīd joprojām tu taču pelni naudu ar muzikāli dažādi, strādājot pie ierakstiem un visā citādi. Ieraksti, reklāmas, jā. Skaņa, mūzika ir mans pamatienākums sen, jā. Ģirt, un kā tava ikdiena rit? Klausos radio, bet reversā pārsākā jūs redzējāt. Nē, es ikdienā esmu uzņēmuma vadītājs IT kompānijā, tā kā man ļoti labi man tā mūzika ikdienā, nav praktiski. Tik cik kaut skaņa, tāpēc es izbaudu šo, ka es varu arī ārpus darba, kā saka, spēlēt un izbaudīt to mūziku tādā veidā. Ne tik profesionāli, jā. Bet, ja es pareizi atceros mūsu šīs dienas sarunu, ka baigi arī nenoslogo, jo jūs rakstāt vienu dziesmu gadā. Pēc pirms brīža. Jā, tieši tā. Nevajag spiest, zin kā. Bet katrā ziņā mēs noteikti parunāsim ar jums abiem par kaut kādiem gaidāmajiem jaunumiem, kas jauns ir tapis un kādi ir plāni, bet tas jau būs pēc brīža. Šobrīd laiks otrajai spēlē ar nosaukumu Kaut kur dzirdēts. Spēle Kaut kur dzirdēts. Kaut kur dzirdēts ir spēle, kur atkal gan Ģerds, gan Arnis sacentīsies, kurš pirmais uzspiež zvaniņu un kurš pirmais atbild. Atgādinu, drīkst nosaukt gan dziesmu, vai tikai dziesmu, gan mākslinieku izpildītāju. Lasu. Viņa meklēs līdz beigām. Kur gan viss palicis? Varbūt ziemā un salā. Kāds to dziļā pracis? Un kad pazaudēts spīts, viņa pamosts rīts. Jā. Viņa skaita līdz 3. Dons. Garām! Šodien mēs uzliksim pīkstuļus. Lasu vēlreiz. Viņa. Tātad. Reiniks. Garām. Tagad ir tā, ka ņemot vērā, ka Arnis 2 reizes ir uzspiedis zvaniņu, Ģird. Es tad mierīgi noklausīju. Jā, to var mierīgi. Tas ir tavs. All yours. Vienīgais man jāuzmin. Tas būtu vēlams. Jā, tātad. Lasu vēlreiz. Jā, tā. Viņa Spīts, jā. meklēs līdz beigām. Kur gan viss palicis? Varbūt ziemā un salām. Kāds to dziļā pracis? Un kad pazaudēts spīts,
viņa pamosts rīts. Un, ja skaita līdz 3, kļūsti brīvs. Ok, es zinu, bet... Freimands, jā. Kā tu teici? Mārtiņš Freimands. Mārtiņš Freimands tieši tā! Jā. Viņa meklēs līdz beigām, kur gan viss palicis. Varbūt ziemā un savā, kāds to dziļi apracīs, bet kad Ēģipte sniegs. Jā, šis ir leģendārs gabals, kad Ēģiptē sniegs, es nemaldos. vai ne? Jā. Bet ir tāds. Bet tu nebija baigi tālu arī. Es savā postšlāgera vagonā tambūru aiz tambūrā, bet nepaspēju tātad... Tu pārāk daudz tiem moderniem māksliniekiem, zini, kā tev. Es esmu pārāk sabojāts. Tu pārāk moderns. Jā. Nu, tikko taču viņš ar Ozolu sēdēs, ir studijā, Jā, kuram ausis bijusi pilna, un viņš ar uzliks. Neko nedzird tur Ozols jau par šito nedzied, viņš jau cits. Jā, bet jūs piekritīsiet tam, kad lasot pilnīgi citā intonācijā, tev visu laiku tev tā kā liekas, ka uz mēles gala ir, un tu nevari savu. Ir interesants vispār fenomens. Dziesmu lirikas nav gluži dzeja. Tas nenozīmē, ka izņēmumā atvainojot ģirta, tomēr ir arī dzeja, bet manuprāt, ka bija periods, droši vien, ka vēl dzīve līdz 80. varbūt pat 90. vēl, kad pārsvarā dziesmas tika melodijas rakstītas jau uz gatavas dzejas. Maestro atver grāmatiņu un Šito es redzēju, es saprotu, ka bet vienkārši bija par Raimonu un Paulu Bincu, viņš izrādās, viņš deva Petaram. Jā. Nice. Zini, kā viņš iedeva viņam tā kā to ritmisko, melodisko zīmējumu, un tas ir ļoti moderni. Tas man likās, jo uz plika dzējoļi, tomēr baigi var just, ka tas ir, Iespējams, jā. Un tādēļ es esmu pamanījis, ka tu neturoties pie konkrētā dzējoļa, tu vari iet krietni tālāk, jo mūzika nevienmēr strādā loģiski, tātad dziesma, vai ne? Tev pat nav lirikās jābūt ļoti, tiem nav jābūt kaut kādiem sakarīgiem pat teikumiem, tu vari tas atskaņas zilbi salikums jau arī var mainīties krustām, šķērsām un zigzagām. Jā, un tavs teksts var faktiski būt tāds gobelēns, bet viņam visu ietvaru un loģiku iedod šis konteksts ar melodiju. Tādēļ reizēm vienkārši lasot pašu tekstu, tas skan pēc kaut kāda savārstījuma, bet dziesmā tas ir, Skanējums ir cits. Skan skaisti, jā, bet... Lūk, pierādījums tam, ka dzeja var būt dažāda. Gan, teiksim, Peters var uzsīt dzeju, vai arī vienkārši rečstīvs, kā to darīja kādreiz Valds Ārtaus, ja tu atceries, kuram bija vienkārši fenomenāls, smieklīgi tekstiņi, un kas tika iepīti pēc tam dziesmās. Bet mēs šeit esam par latviešu hitiem, par mūsdienām, par moderniem skanējumu, un tas nozīmē, ka kas mums šobrīd ir līderis, es saprotu, ka mums ir... Es jau domāju, ka man būs jāzvana tagad. Zini, kā ir vēl viena spēle, es gan nezinu, vai var atsisties, bet izspēlēt noteikti vajadzēs. Vajag. Ko, 6. vietas ar citu jaunumu stopā? Elpo Roždārs. Dziesma numur 6. Dziesma numur 5. Gudrāks par vakaru. Bet taču rīts, gudrāks par vakaru. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Dargie EHR Latviešu hitu klausītāji un EHR Latviešu hitu YouTube kanāla skatītāji, ir labas ziņas dažiem no klātesošajiem. Par 2 pozīcijām pietuvojušies ir 4. vietai, bet šajā nedēļā 5. vieta Laika Suns un Kristīna Pāža. Rīts! Es neprasīšu pagaidām tevi komentēt, Arni, bet Ģird, kā tu domā, kā tā? Kāpj uz augšu patīk sanākt cilvēkiem šitais? Zini kā, es domāju, ka cilvēkiem... Visam savu cenu. Tie jau dzirdēja, viņš jau rozot, tur tusējās, zini kā, tur tā kā es un uz laipu brauc tikko, jā, zini kā, teiksim tā.
Es nekomentēšu. Bet es uzreiz šeit gribu nedaudz aizstāvēt Arnu un teikt, ka mūsu stacijā klausītājs izdara lielu izvēli. Viņš var gan balsot EKR aplikācijā par latviešu dziesmām, gan arī to darīt mūsu mājaslapā. Un runājot par pašu skaņdarbu, par ko es gribu izteikt nenormālu uzslavu šo risku, tā kā likt lietā ar šo nosaukumu. Jo es pat šobrīd saucoties neesmu saskaitījis, cik tur ir tas rīts. Bet kā jūs nonācāt pie nosaukuma tieši šeit dziesmā? Piedzerāmā ir šie 6 rīti. Nu, tas ir skaidrs, tāpēc jūs ir atstājis, un Zikpārs jau saka rīts, tad tur ir atstāja vienu nosaukumu. Bet kā jūs nonācāt pie tā, ka liekam visus 6 iekšā? Atkārtojumam ir sava konotācija, sava nozīme. Tātad būtībā, ja tu saki, es vēlos, tad tu vēlies. Es vēlos. Es vēlos. Šis varbūt nav labākais piemērs, bet jebkurā gadījumā tas atkārtojums, viņš pauž kaut kādu intensitāti jebkurā gadījumā, un tas ir apzināts izteiksmes formāts. Katrā ziņā mēs apsveicam ar ieradušos sopā. Lūkosim, kur tas būs nākamajā nedēļā. Kungi, tūlīt paķau 3. spēle, bet vēl pirms tam īsa saruna. Jūs esat rakstījuši katrs kaut kādu skaņdarbu. Ir kāda neparasta vieta, ko atceraties par kādu skaņdarbu, kur tas ir tapis, teiksim, kā Bon Jovi savulaik tur viesnīcas numuriņā uz pamatīgām paģirām uzrakstīts to, nemaldos, Bed of Roses gabalu. Ir kaut kāds stāsts, kur, nezinu, vai varbūt kaut kur nenormāli ātri tapa, bija kāds sajūts. Kāds īpašs stāsts par kādu īpaši jūs pašas atcerāt dziesmu? Laikam, mums tas pirmais mūsu hits tēlēs, kas mums bija Asaras. Mēs braucām uz vienu citas grupas koncertu Mārtiņu. Tā kā skatīties vai uzstāties? Viņš uzstāties, es skatīties. Okay. Mēs braucām nelielā sporta mašīnā. Tas nebija tas taksis gadījumā? Nē, sporta taksis. Iespējams. Un mēs izbraucām no Rīgas uz Kandavu. Uz Zabadaku un uz Kuldīgu, uz Zabadaku. Un mēs iekāpām mašīnā, kā centrā, kur braucām, un tur vārds pa vārdam bija ģitāra, bija čipši, bija alus. Un tad kaut kādu tā vārds pa vārdam, un tad mēs pie Jūrmālas apceļa griežoties, izdomājam, jāsver gabals. Labi, ka mēs abi nebijām pie stūres, jo bija šofērs mums. Un pagriezienā uz Kandavu bija Asars, viss, un tad mums bija arī nosaukums, un pie Zabadaka bija pirmais atskaņojums, un tad mēs esam 23 gadus vēlāk. Pa ceļam uz Kuldīgu. Būtībā pa ceļam uz Kuldīgu, ir viss gabals, jā. Leģendāri, Arni, kāds ir tavs stāsts? Man nav tik liela stāsta, bet 2009. gadā bija izveidojusies netipiska situācija. Nevienam no maniem draugiem, un man tā skaitā, mums nebija biļešu vai ielūgumu vai cita iemesla nokļūt pozitīvsā. Un tad mēs... Nebija vēl gali tajā laikā. Nebija. Tad 5 dienas pirms pozitīvs mēs zvanām I Love You. Viņiem toreiz bija bārs vieta I Love You. Viņiem bija sava skatuve pozitīvas teritorijā, un mēs zvanām čaļiem un sakam, klausies, un tas ir 5 dienas pirms festivāla, mēs sakam, klausies, mēs te ar čomiem, mums būs grupa, mēs spēlējam pie jums. Un viņi saka, ok, aiziet, jo nostrādāja, ka tur bija daži atslēgas, kā saka, personāži, kas atvēra durvis šai iespējai, bet mēs uzrakstījām veselu, tad mēs spēlējām beigās paralēli uz lielās skatuves spēlēm Mobi, kaut kāds pēdējās dziesmas, un cilvēki sūdzējās, ka mēs esam pa skaļu, jo viņi nevar klausīties, un mums bija pilna tāda ievērojama izmēra telts, tur cilvēki, 200 varbūt, viņa bija piestumta, un mēs pirmo reizi spēlējām 3 dienas vecas dziesmas vai kaut kas tāds. Un kas vēl ir interesanti, to koncertu nofilmēja, ierakstīja, izdeva, un tā sākās I Love You rekords. Mēs bijām pirmais šāds izdevums. Un dziesmas tur bija, piemēram, dziesma par atomkaru. Tas ir tātad, toreiz vēl bija smieklīgs joks, tagad vairāk nav smieklīgs joks, bet... Bet dziesma ir atrodama par atomkaru YouTube'ā? Man liekas, pat Spotify ir izdots šis albums. Grupa saucās Zvani. Jā. Albums ir fotografēts ar 3. iPhone. 2009. nebija jaunāk. Un viss, kā saka, viss ir tāds
tāds jauns līmenis uz leju, bet toties tas notika. Man patīk tas jūsu hits, kas bija Kas esam mēs ārzemēs? Kas esam mēs ārzemēs? Kas esam mēs? Īsti nekas. Un to ir coverējis pat Inokentijas Mārples festivālā. Un tad, es neesmu dzirdējis daudz savus coverus, īpaši, ja to izpildu leģendas, bet tas bija Stāvēja ar alu Siguldā tas festivāls. Siguldā? Aiz Siguldas. Laba daba, jā. Un Laba daba, lielā skatuve un Inokentijas Mārples spēlē dziesmu, kuru mēs uzrakstījām ar Juriju Andersonu, sēžot pie bāra Aptieka. 2 dienas pirms koncerta uz salvetes. Vienkārši mēs rakstījām visādas muļķības un tad uzrakstījām, kas esam mēs ārzemēs, kas esam mēs, īsti nekas. Kas esam mēs ārzemēs? Kas esam mēs? Īsti nekas. Kas esam mēs ārzemēs? Kas esam mēs? Īsti nekas. Kas esam mēs ārzemēs? Kas esam mēs? Īsti nekas. Klau, šitais par Inokentiju Mārpli, to es labprāt paskatītos. Jā, kā tu minēji leģendas, to savu neparasto balsi, tas varētu būt kolosāli. Kungi, paldies par leģendāriem stāstiem. Es domāju, ka auditorija tiešām ir priecīgi tos dzirdēt un forši, ka padalāties un forši, ka tas ir noticis un ka ir ko pastāstīt. Bet tagad laiks trešajai spēlē ar nosaukumu Kurš tas ir? Spēle. Kurš tas ir? Tātad radio klausītāji un raidījuma skatītāji. Tūlīt pat es lasu stāstu par kādu Latvijas mūziķu, un kungi atkal mēģina uzminēt, par ko tas ir. Mūziķis atklāja, ka nekad nav vēlējies kļūt par dziedātāju. Bērnībā viņš gribēja būt ugunsdzēsējs vai ātrās palīdzības šofers. Šo esmu dzirdējis. Bet vēlāk vēlējies savu dzīvi saistīt ar trombonistu karjeru. Beigu beigās Intārs Busulis. kļuvis par dziedoni, kurš reizē uzspēlē trombonu. Intārs Busulis. Es tiešām nezinu, kurš bija pirmais, bet es zinu, kurš bija pirmais, kurš nospēlēja zvaniņu un atbildēja. Jā, tas ir Intārs Busulis. Jā. Un jāteic, ka par Intāru mēs stāstām stāstu jau otro reizi vispār šī raidījuma vēsturē. Un es varbūt, ja jums nav sanācis dzirdēt, tad Intārs Busulis savu karjeru savukārt uzsāk, kur viņš pirmo naudiņu pelnīja. Spēlējot bērītēs. Tas bija, jā, bet viņš tiešām tas, ko viņš vienmēr teica, tu zini, visi klienti bija ļoti apmierināti. Jā, tas Busuļs stilā tā komunikācija. Jā, tā ir. Kā, kamēr tagad, tu domās, kam tu zvanīs, jo galā mums... Busulim varētu arī zvanīt. Kamēr Arnis domā, kam tad viņš zvanīs un atzīsies melos, tikmēr jūs radio klausītāji un tie, kas skatās raidījumu, kā ir latviešu hiti YouTube'ā, paskatāmies, kas ienadojas top 4. vietā, un tā ir Luka. Atļauties! Dziesma numur 4. Tā tik tu vari atļauties. Atļauties. Tā tik tu vari atļauties. Dziesma numur 3. Tev līdz kaklam manas skumjas. Ļauj man justies citādāk, nekad tu par mani domā. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Draugi mīļie, 3. vietā kaut kā ir ļauj man, pat jūs radio uztvērējos, un arī šeit ir latviešu hiti YouTube kanālā. Mēs esam tikuši tik tālu raidījumā Latviešu dziesmu top 10, kā Arnis godam ir gatavs izpildīt sodu, atzīšanās zvaņa, patiesības zvanu kādam savam skatuves kolēģiem vai partnerim vai kādam draugam. Un tad, kurš tas būs, kam mēs zvanīsim? Mēģināsim Ozolam uzzvanīt. Ģirds Rozentāls arī šeit pie mums ir bijis. Un atgādini, ka telefonu mēģina turēt maksimāli tuvu pie šūrinieka. Mēs esam jau procesā. Jā, čau. Čau, Ģirt. Paklau, es te esmu EHR radio latviešu hiti, un es diemžēl zaudēju. Man tev tagad kaut kamā jāatzīstās. Varētu mīlestībā, bet to viņi neļauj. Man tev jāatzīstās kaut kādos melos. Nu. Es domāju, un es sapratu.
Nu, sāksim ar maziem meliem. Nu, piemēram, vakar tu man zvanīji, un tu teici, ka tu jau esi studijā, un es teicu, ka es esmu ceļā. Jā, Es pat vēl nebiju sācis braukt. Tikai tev pazīstu. Tev pazīstu. Tu nedomā, ka es tev nepazīstu. Nu jā, bet es domāju, ka tās pārējās lietas mēs nemaz nevaram teikt, jo tad nāksies atbildēt likuma priekšā. Nu jā, Pārējo mēs nokārtosim ar savā starpā. Citā raidījumā. Čau, Ģirds! Jā, čau. Es tev uzzvanīšu mazliet vēlāk. Davai, čau. Klau, es domāju, ka tu godamies izciet šo sodu, un mēs gan vienmēr secinām, ka tā daļa no kļūdas man šķiet ir teikt, ka tu zvani no radio, bet šajā gadījumā, man liekas, tā jūsu komunikācija iedeva tik šausmīgi pozitīvu tādu garšu, tā kā paldies, ka tu šo sodu izcieti. Sorry, es laikam varbūt sabojāju pareizi. Neiedomājos, ka, ja Ģirds nezinātu, viņš nesaprastu, kādēļ mēs esam tikko runājuši par vienu treku, kurš ir iesprūdis. Jo trekā ir 8 reperi un visiem ir savs viedoklis, un tad viņš laiku tiek tāda pingpong bumbiņa daudzītas pa labi pa kreisi, un netiekam viņu pabeigt, bet ja es vienkārši tagad no zila gaisa pusstundu pēc esam runājuši pēdējo reizi par ierakstu, teikt, ka Ģird, vakar es teicu, ka esmu ceļā, bet īstenībā vēl neesmu. Īstenībā es biju, bet negluži, jo es teicu, ka es braucu uz studiju. Nē, man bija jābrauc uz studiju, bet man pa ceļam bija jābrauc mājās, pakaļ sunim, un tad aiziet. Tas prasīja krietni vairāk laika, jo. Bet Ģirds, starp citu, tomēr šīs attiecības ir apmēram līdzīgā līmenī, jo bija tāds gadījums tagad, tādu mēs ierakstījām pat Ģirda albumu, kurš iznāk tuvākajās dienās. Un atnāk Ozols uz studiju. Mēs jau gandrīz riktējamies līdz sāksim ierakstus, un viņš saka, paklau, man jāizskrien uz 20 minūtēm. Viņš pazūd uz 2 stundām vienkārši. Bet es varu likt pretī sēdi un gaidi vienkārši. Tieši par Ģirtu. Mēs jau tagad tiekoties vienmēr smejamies, jo es jau kaut kādu gadu es viņam solu, ka es uzdāvināšu viņam pulksteni, jo man šķiet, ka es esmu iemācījies kaut kādu citu laiku, un tas nav pareizais, jo Ģirds dzīvo pēc, viņš vienmēr kavē. Vienmēr. Jā, un viņš man saka, čau, Tom, jā, zinu, nākamreiz točam būšu laikā. Bet viņam piestāv. Viņš īstenībā ir Ģirds Rozentālo. Jā, Rozentālo. Kungi, ir pienācis laiks saprast, kas ir top 2. vietā. Un vai ir kāda nojausma, kas ir pa mākslinieku, saku priekšā? Varētu tā šodien tā varētu būt Kris Noā vēl aizvien. Opā! Pasties, tev aizgāja spēle tieši tā. 2. vieta Kris Noā. Kritums par 1 pozīciju. Cik tālu vēl? Dziesma numur 2. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Vīri godam esat izcietuši tiešām 9 dziesmas, 3 spēles, un ir bijis gana jēgpilnas sarunas ar humoru. Paldies jums par to. Un tūlīt pat jau arī top 1. vieta, bet līdz tam, ja reiz esat atnākuši ciemos, es domāju, ir vērtīgi savējiem, radio latviešu hitu klausītājiem un arī video skatītājiem, padalīties ar to, kas tad ir, varbūt laika sunim kaut kas gaidāms, varbūt čipsim un dūliem kaut kas ir gaidāms, varbūt ir vēl kā citi jaunumi, par kuriem mēs nemaz nezinām. Tad mēs ar laika suni parīt sanāk sestdien vakarā, vēlu vakarā, būsim tādā mazā kompaktā vietā, Nemierā. Vieta Nemieram dzimšanas diena, un un tad mēs esam aicināti paballēties tur. Bet ieeja ir tā kā visiem, vai tas tikai privāts pasākums? Nē, ieeja ir katram, kam nav slinkums, mēģināt iekļūt. Kurš zina, kur ir? Kurš zina, kur ir. Nemieris ir blakus tur, kur agrāk bija piens, tas pats ir tieši kaimiņos. Jā, tā kā tiekamies sestdien, un pēc tam vēlāk gan uzreiz ir Ziemassvētki un citas aktualitātes, bet par nākamajiem jaunumiem tad janvārī. Bet nedaudz tāds snikpīgi gribās, kas notiek vēl ar kādiem skaņdarbiem. Pat kopā ar Kristīnu Pāžu jūs jau aizgājis rotācijā. Gaidām kaut ko vēl šogad, vai tomēr gads sākums? Šogad nē, bet nākamais gads ir tepat ap stūri, burtiski pēc gandrīz 30 dienām. Tā kā mums arī tātad
studijā esam sevi okupējuši ar šīm te lietām, lai janvārī varētu dzirdēt kaut ko nākamo. Ok, un kas notiek Čipsam un Dulajam? Nu, mums ir liels notikums rītā. Jā. Rītā mums ir liela koncerts Palādījumā. Mēs pirmo reizi tādu lielu koncertu mēs esam izdevuši plati ar labākajām dziesmām. Kāpēc es šito esmu palaidis garām? Es kolekcionēju plats. Šito man būs jāiet. Vēl jau nav, to jānāk ir, jā. Platei viņa brauc. Okay. Cerams, ka viņa būs atbraukusi, bet būs atbraukusi, būs viss kārtībā. Viņa būs atbraukusi un būsim Palādījumā ar labākajām dziesmām visām. Dažas arī nespēlēsim, tā kā būs plata. Ok, bet atkal gribās paokšķirēt nedaudz. Vai būs arī kāds viesmākslinieks? Jums gan nav nekāda tādu kopdarbu. Jums bija kāda? Jā, mēs esam līdz šim tikuši cauri bez viesmāksliniekiem. Mēs arī to arī ievērosim, jo mūsu tas fans ir ļoti... Viņam patīk tā, kā ir. Mēs sakojam Roberta Gobziņš mums pateicamies. Cilvēkiem nepatīk pārsteigumi. Un mēs to esam izjutuši, jo mēs esam mēģinājuši pārsteigt. Un cilvēki tā kā pirmā reakcija ir, bija forši. Un tad pēc kādas stundiņas, kaut kas bišķi pagājis, viņi pienāk, šis nebija forši tomēr. Tāpēc mēs tā kā iesim tā, lai cilvēkiem, bet būs neliels pārsteigums, bet tāds ceru, ko viņi varēs sagrib. Tāds saprotams pārsteigums un būs savādāk, bet nebūs savādāk. Ok, un pēc tam es arī piezīmēšu, ka tūlīt pat ir jauns gads, kā tu teici, un tas nozīmē, ka noteikti Čips un Dulais radīs kādu jaunu gabalu. Ja gadā viens... Nav varianti. Mēs esam to iesākuši. Mēs, lai gan vienu gadu piši pārcentāmies, mums bišķi vairāk. Bija divi, jā. Var gadu brīvu ņemt pēc tam. Jā. Bet skatīsies, es domāju, ka tagad vēl nē, bet mums tā, ka mēs dziesmas atceram braucot mašīnā pārsvarā. Mēs mēģinājām... Jūs braucat reizi gadā? Nē, zikā ir tā, ka mēs arī sakojam vecmeistaru Juru Kulkam vārdiem, kad mēģinājums pirmais solis uz neveiksmi. Un attiecīgi mēs cenšamies nemēģināt, un tāpēc, bet mūsu vasarā visu, kur aicina spēlēt, un tur mums jābrauc. Zin kā, Latvija liela tomēr. Liepāja, tur 2,5-3 stundas kā brauc. Un tad mēs tur izrunājam visu, un top dziesmas, tā kā, jau ka vasarā kaut kur atkal būs jāspēlē, un tad jau kaut ko jau sacerēsim. Kungi, es gribu teikt jums milzīgi paldies, ka radāt laiku un iespēju atnākt ciemos. Jūs katrs esat tik unikāls un tik īsts, un šī saruna tiešām bija ar tādu dzīvesprieku un smaidu, ka es ceru, ka gan skatītājs, gan klausītājs ir priecīgs. Bet es gribu pārbaudīt, vai tiešām Arņa veiksmi ir atgriezusies un pārbaudām, vai viņš zina, kas ir topa pirmajā vietā. Laikasons rīts. Tā kā neizskanēja Dona Grāvejs šajās 9 vietās, tad ir 2 scenāriji. Neviens vairs neklausās Artūra jauno grāvēju, vai visi klausās Artūra grāvēju? Kas ir ticamāk? Ticamāk ir tas, ka, diemžēl, lausto šķēpju karaļvalsts ir kaut kā šajā nedēļā izskrējis no to pārā, bet līdz šim tiešām viņš bija visu laiku. Yep. Es esmu palaidis, wow, labi. Tad man nav variantu. Ok, tad tev ir varianti varbūt? Nē, nebūs, jā? Tie ir neviens citi, kuri no pat ieskandināja pamatīgi Arēnu Rīgu ar fantastisku koncertu. Jā, astronauti. Tieši tā, tie ir astronauti ar ilgošanās svani. Paldies jums liels, šī ir top pirmā vieta, vīri. Paldies! Paldies tev! Jā. Savukārt mēs, radio klausītāji un skatītāji, tiekamies katru ceturtdienu 3:00 EHR Latviešu Hit ēterā un katru ceturtdienu 3:00 EHR Latviešu Hit YouTube kanālā. Čau! Dziesma numur 1! Dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops.